Katru gadu basketbola klubs Ventspils Ziemassvētku gaidīšanas laikā pie sevis uz rīta treniņu aicina bērnus ar īpašām vajadzībām no centra Cimdiņš, bet, kā izrādās, šoreiz viņiem pievienojās vēl kāda viešņa no Ziemeļpola. Kad eglīte izrotāta, laiks dāvanām, bet dāvanas neviens tāpat vien neēdos. Jāskaita dzejoļi, var arī jānodzied kāda Ziemassvētku dziesmiņa. Visās aktivitātēs ļoti palīdzēja jautrais klauns, tomēr daži Cimdiņa bērni vairāk vēlējās nodoties sportiskām aktivitātēm. Nevelti viņi atnākuši paciemoties pie sportistiem. Šodien mēs izdalījām dāvanas. Kā Ziemassvētkiem skaitījām katru savu pantiņu un izdalījām mazajiem draugiem dāvaniņas. Un kā tev šķiet, viņiem patīk šodien pie jums? Man liekas, ka ļoti patīk, jo mēs spēlējām visādi bitīt ložņā un Ādamam bija 7 dēli, visāds jauks spēlīts, viņi izsās ļoti laimīgi. Šī nav pirmā reize, kad piedalos šāda veida labdarības pasākumā. Pāris reizes jau esmu to darījis. Kādas ir sajūtas darot labu? Tas ir lieliski. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc spēlējam. Arī aizvadītā spēle komandai bija veltīta labdarībai. Vienmēr ir lieliski dot un saņemt par tiem mīlestību. Kad Sniegbaltīte jau bija devusies tālāk pie citiem bērniem, jautrais klauns lika arī basketbolistiem nopelnīt savus dāvanas. Bija, kas skaitīja pašus atcerētus pantiņus, bet, piemēram, Jānis Tīma pieturējās pie klasiskām rindiņām. Mīļo sava vecīte, piedod vienu svecīti, lai es redzu gaismiņā, kas ir tavā maisiņā. Groziņā! Maisiņā. Donalds Sims nekautrējās demonstrēt savus vokālās dotības un dziedāja dziesmu par ziemeļbriedi Rudolfu. Par saviem priekšnesumiem katrs tika pie sava eņģelīša, kas tika piesprausti pie krūts kā ordenis. Pastāst, kas tev tā pa medaļas skatos, jums tādas izdala tagad? Godam nopelnīja bija jāskaita pantiņš, mēs visi citīgi skaitām pantiņus un būs kāds labs darbs būs jāizdara, jāuzrakt uz šī eņģelīša un būs jāiznes pie viņiem uz eglīti. Es domāju, ka būs tāpat eglīte un iekarināsim eglītē. Vai tu jau zini, kas tas būs pa labu darbu? Žēl, ka nevar sagaidīt sezonas beigas, tad es varētu uzrakstīt vienu darbu, bet būs atsagaidīt kaut kas pusē tagad. Kaut kas jāizdara, te redzēs. Vai tu jau laicīgi iemācījies pantiņu Ziemassvētkiem? Nu, man te pantiņi mazliet tā pieklibo, bet ir šādas tādas es zinu, bet nu... Kādu noskaidri? Pīragam, nabagam, apgālu apdeguši. Tas ir 2 rindiņas. Jā, bet man vēl jāpamācās. Mana ģimene atbrauks uz Latviju. Iespējams, dosimies uz Rīgu un izbaudīsim galvaspilsētu. Kā patīk sniegs? Te ir augsts, ļoti salsts, bet arī to es izbaudu. Un ir labi. Bērni ar īpašām vajadzībām no centra Cimdiņš kopā ar basketbolistiem svētku noskaņās aizvadīja veselu pusstundu un aizgāja no Olimpiskā centra basketbola halas smaidīgi. Pirms atvedām vēl uztaisot sirsnīgu kopbildi. Gita Mārtiņsona, Andrejs Kulīgins, Kurzemes televīzija.